Latvijas gada auto 2025, kuram no šiem auto var pielikt jumta šķērsteņus un attiecīgi tu to auto var lietot tā kā normāls cilvēks. Sveiks, mans dārgais velo un ne tikai velo draugs. Latvijas gada auto 2025, es viņus pafotografēju, lai parādītu tev, kas ir tie titulanti. Kas ir tie pretendenti uz Latvijas gada auto 2025. gada titulu. Tad es nedaudz pakomentēšu foto. Es teikšu, kā ir nofotografēt automašīnu tā, lai fotografija ir smuka. Manuprāt, ir grūti. Šodien mēs parunāsim par to, kuriem auto no šiem te visiem pretendentiem tu vari pielikt jumta bagažnieku un kuriem nē. Pirmais mūsu šodienas pretendents ir Fiat 600. Auto, es neteikšu, ka man nepatīk ne auto, ne foto. Foto šķiet ir pie MC kvadrātā vai pie draugiem grupu. Es to tornas kaut kur redzēs, man šķiet tas ir krastiela. Šim auto tu vari uzlikt tūles šķērsteņus. Nākošais Dacia Duster. Fotogrāfs ir pacenties nolicis mašīnu kaut kur dabā, tā kā šis auto ir domāts arī braukt. Šim auto es jau no šejienes no foto redzu, ka ir klasiskais jumta reliņš, un Dacijām Dusteriem nāk tā kā Subaru jau iebūvēt rūpnīcas reliņu. Tātad šķērstieni, reliņu tu var pārtaisīt par šķērstieni, bet tur ir problemātiski ar to formu, ne visi velo bagažnieki dara virsū. Jumta kasts liekās. Nākošais Volvo EX30. Atkal elektroauto, Volvo EX30 gadījumā. Stāsts ir tieši tāds pats kā ar Fiat 600. Fotogrāfija, ir ok. Citroen EC3. Ļoti interesanta paskata auto. Neteikšu, ka man šis auto šausmīgi patīk. Krāsa ļoti saudabīga, vispār Citroen. Manuprāt, franču auto ir ļoti saudabīga. Uz šo momentu, kad es filmēju šo video, šim auto, diemžēl, nekādu šķērsteņu piedāvāt netiek. Nākošais, kas tas tāds? Nākošais mums ir GVM V05. Šim auto es redzu integrēto reliņu, un te būs risinājums ar flash rail. Te mums ir fotogrāfs bijis mākslinieks, viņš ir pietupies uz celīšu. Un fotografēs baigi no zemes. Labi, tas tā. Par ķīniešu auto es vispār, ja es neesmu par franču auto sajūsmā, tad par ķīniešiem es... Nākošais mums ir Mercedes-Benz E-klase. E-klasē mums vienmēr ir bijusi iespēja uzlikt jumta šķērsteņus, un es domāju, ka šis nebūs izņēmums. Mercedes S-klasē viņi bišķiņ čakarē visu pasākumu, bet visiem pārējiem parasti var pielikt klāt. E-klasē visas, kas līdz šim ir bijušas, ir bijusi iespēja pielikt jumta šķērsteņus, un es domāju, ka šī nebūs izņēmums. Skrūvietas jumtā. Tu savu E-klasu var izmantot pēc pilnas programmas. Fotogrāfija. Fotogrāfija man patīk. Šī bija man fotogrāfija numur 2. Man nepatīk tas, ka tam Mersim bija netīrs riepas. Mēs visi zinām Siguldā šo vietu. Ļoti smuki, ļoti skaisti. Netīrās riepas man bišķiņi sabojāja visu to foto estētisko prieku. Saluhon, Selini, Galliano. Un es šo auto neizvēlējos pēc šī te parametra kā gada auto. Dodamies tālāk. Volkswagen Amarok, jeb Ford Ranger. Kurš tad īsti ir? Volkswagen Amaroks jaunais ir uz Ford Ranger bāzes, un Ford Rangeram mēs varam uzlikt jumta šķērsteņus. Es jau pat esmu licis. Ir piedāvājuši pie dizaina auto ir iedzīts bišķiņu bezceļos. Manuprāt, tur, kur šim te auto būtu jādzīvo un jābrauc. Foto labs, bet es viņu neizvēlējos kā labāko. Volkswagen Tiguan. Tiguani, balts Tiguans, sarkans. Balts Tiguans, dzeltenas puķes, pienens puķes. Tiguani jau ir bijuši ciemos, un šiem Tiguaniem var uzlikt klasiskā reliņā pēdas. Un šķērsteņi, kas tev ir bijuši uz iepriekšējā Tiguan, derēs arī uz nākošo. Foto tās jau, auto Tiguans. Man vecais labāk patika. Nākošais Toyota CHR jaunā. Tur dizaineri baigi sakruķījuši. Bet fotogrāfam cepams par to, ka viņš ir noķēris kaut kādu miglu. Un priekš šī auto jau ir iespējams pasūtīt jumta šķērsteņus. Šis foto arī neiekļuva manā topā, bet, kā jau teicu, cepams par noķerto miglu un lukturiem. Honda CR-V. Šāda Honda jau ir bijusi pie manis uz nomu. Foto tās jau. Man laikam kaut kā neīpaši patīk tās fotogrāfijas dabā. Jā, bet šim auto tu var uzlikt jumta šķērsteņus, tos jau var iegādāties vai izdomāt. Volkswagen ID7.
Kaut kā tiem Volkswagenistiem patīk tās fotogrāfijas ar dzeltenajām puķēm vai nezālēm priekšplānā. Šim auto tu jau vari pasūtīt jumta šķērsteņus. Foto noteikti neiekļuva manā topā, auto arī nē, dodamies tālāk. Škoda Octavia. Foto, manuprāt, varēja pacensties bišķiņ labāk uztaisīt, bet labi. Te mums ir integrētais jumta rēliņš, nekāda kosmosa raķešu zinātne tur nav, viss jau ir nopērkams, viss jau ir pasūtāms. Cupra Formentors. Šie te autiņi ir ļoti daudz. Fotogrāfija. Foto gandrīz foršs. Par jumta bagažniekiem runājot, paceltais rēliņš. Šķērsteņus var šim uzlikt jau bez problēmām. Audi Q7 TFSI. Šiem te autiņiem jau ļoti daudz. TFSI Šim te auto ir skrūvju vietas jumtā. Foto foršs, man patika. Nākošais mums ir Porsche Macan. Makanais. Un te mēs nonākam pie šī te gadījuma, kad pasūtot mašīnu nav ieķeksēta papildus opcija jumta rēliņa. Un mēs sadaramies pret to, ka es katalogā šādu te auto redzu tikai versijā ar integrēto jeb flash rēli. Dodamies tālāk. Dodamies tālāk. Foto. Es neteikšu, ka baigais mans favorīts. KGM. Nākamais mums ir KGM Torres EVX. Tam var uzlikt flash rail stiprinājums. Foto dzīvs, aktīvs, kustīgs. Šis man neiekrita ne sirdī, ne dvēselē. Volkswagen Passat. Šis jau ir pats pēdējais Passerati, kuram ir integrētais jumta rēliņš. Uzlikt var, pasūtīt jau var. Aidā. Foto man patīk, laikam, ka nedaudz tas auto sakrīt ar tām līnijām fonā. Cepums, foto foršs, Škoda Superbs. Pār tas pats Volkswagen Passat. Tas, kad tādi nobrauc man te piņķos garām pa ielu, es viņus vairs nevaru atšķirt profilā. Un te mums arī ir jumta rēliņš integrētais. Šim auto jau var visu dabūt, jau var pasūtīt. Foto foršs. Vai tik E-klase Mercedes nav sarunājuši kopā uztaisīt ar vienu fotografu palīdzību fotografiju, jo vai tas nav turpat, tikai 200 metri tālāk. Toyota Camry. Auto, manuprāt, man Toyotas nekad ar dizainu nav aizrāvušas tāds... Jaunajai Toyotai Camry jau var dabūt jumta šķērsteņus, jau var pasūtīt Renault Espace. Renault Espace? Bāc, šits jau izskatās, kā Renault Espace jau izskatās pēc džipa jau. Foto forši pie Svetbanks, ja? Daudz liekas, ka tirgo mašīnas brauc uz turien fočēties. Auto, viņš man neaizrāva, man tā teikt, sirdi. Integrētais rēliņš, šim tu varēsi uzlikt jumta šķērsteņus. Peugeot 208. Šis bija viens no maniem favorītiem pāris gadus atpakaļ, kad es taisīju kaut kādu rīlu Insta foršs Pocket Rockets. Parasts Peugeot, parasts foto. Par bagažniekiem runājot. Šim pat man ir uz vietas šķērsteņi. Škoda Kodiaks. Šīs te bestsellers, man liekas, būs. Foto. Labi, jā. Viņš ir nobraucis pie ezera. Jaunais Kodiaks kā auto. Man vecais patika labāk. Par jumta bagažniekiem runājot. Integrētās jumta sliedes, jeb integrētais rēliņš. Šim auto tu varēsi uzlikt jumta šķērsteņus. Šķiet, ka es jau slīcis. Audi Q6 e-trons. Man liekas, Audi ir aizbraukuši vienā piegājienā, uzreiz visi safučējušies pie virsmas ēkas. Integrētais jumta rēliņš. Šim auto tu arī var uzlikt flash rail stiprinājums. Foto. Ir forši foto, tiešām. Hyundai Santa Fe, jaunais. Šis dizainiskā auto man diezgan patīk, baigais klucis. Man tie kantainie kluči patīk. Foto, tā sev iegremdēs ritenīti peļķēķi piebrauc offroadā. Te mums par bagažniekiem runājot ir klasiskais jumta rēliņš, 2 kociņi, savilcēji. Lexus LBX. Man liekas, tas kaut kāda Toyota Cross. Auto, es tev uzreiz pasaku, man nepatīk. Foto. Labi, varbūt, jā, Un šim te auto tu jau var dabūt jumta šķērsteņus. Kia EV9. Man liekas, tas pats Santa Fe, tikai elektrisks. Dizains Te mums ir gluži tāpat kā ar Santa Fe, klasisks jumta rēliņš. Foto. Nezinu. Renault Scenic. Tā, man liekas, ka Renault Scenicam un Volkswagenam Tiguanam un arī otram Volkswagenam bija viens un tas pats fotogrāfs. Kas viņiem ir ar tām dzeltenajām puķēm baltas mašīnas priekšā?
Un kāpēc Renault Scenic jaunais izskatās pēc kaut kādas ne tā džipa, ne tā Renault Megans uz steroidiem? Te jau šim auto var pasūtīt flash rail stiprinājums, un tu var uzlikt šim te auto jumta šķērstiņus. Citroen Berlingo. Šo te bobiku, man liekas, daudzi jau zina. Foto, tās jau. Viņam ir integrētais jumta railiņš, jeb flash rails. Šķērstiņus tu var uzlikt, ko tu vēl vari vēlēties. Cupra Leon Sports Tourer. Te jau mums ir jau riktīgs foto. Labi, runāsim par jumta bagažniekiem. Šim te ir integrētais jumta railiņš. Tu vari uzlikt jumta šķērstiņus. Foto foršs, auto foršs. Honda ZR-V. Ja noliksiet blakus Honda ZR-V un noliksiet Ford Kuga, es neatšķiršu, kurš. Foto tam nav skaidrs. Jumta šķērstiņus ir gludā jumta stiprinājumi, nekas īpašs. Gluži tāpat kā auto. Peugeot E3008. Pie šī restorāna ļoti patīk viņiem fotografēties. Foto nekas, manuprāt, baigi īpašs nav. Jā, stiprinājumi tieši tādi paši kā 3008 parastajām aiz durvju ailēm. Peugeot 3008. Šim te jaunajam Peugeot tu jau var uzlikt jumta šķērstiņus, jau var pasūtīt. Šis ir foto, par kur es nobalsoju. Balstamies uz foto, tad es lieku šitam te. Rakst komentāros, vai tu nobalsot. Es tev pateikšu, kāpēc es nobalsoju par šo te foto. Ne par auto. Es nobalsoju par auto, bet man patīk foto. Man nepatīk tas auto. Man patīk tas, ka foto es atspulgā redzu mašīnas aizmuguru. Jo visām pārējām fotogrāfijām es redzu tikai mašīnas priekš vai profilu vai 45 grādos. Numur 2, ja man atmiņa neviļ, bija Mercedes E-klase. Un 3. es teiktu bija Škodas Superba foto. Un tādā secībā es par viņiem būtu nobalsojis kā par foto, kā par auto. Vai nu Kodiaks, vai nu Superbs kā Latvijas gada auto. Īstenībā visi 3 Škodas, Octavia, Superbs, Kodiaks būtu tie 3, no kuriem būtu jāizvēlās viens no Latvijas gada auto. Fiat 600, tas jau bija. Un viss. Un pie šīs nots mēs varētu noslēgt mūsu šo te garo parunāšanās video. Rakst komentāros, kurš auto patika tev, kurš foto patika tev. Paldies par tavu uzmanību. Un tiekamies kādā no nākošajiem pārdomu otrdienas segmentiem video vai rakstveidu formā. Atā!